Sveiciens visiem OneTimer podkāstu skatītājiem un klausītājiem. Jauna nedēļa, jauna podkāstu epizode ar mani Hārvi Kudiņu un Artūru Apškānu. Sveiks, Artūr! Jā, čau, čau visiem klausītājiem jau piektajā OneTimer hokeja podkāstu epizodē. Aizvadītajā nedēļā noskaidrojam to, kuri nesīs Latvijas karogu gaidāmajās Olimpiskajās spēlēs. Un tas būs hokejs Kaspars Daugoviņš un kalnu slēpotāja Dženifera Ģērmane. Pilnīgi noteikti pelnīti, abi šie sportisti ir pelnījuši nest Latvijas karogu. Kas tev par šo sakāms? Jā, es tev piekrītu, ko tikko pateici, kad, manuprāt, pelnīti. Es ar tāpat domāju, jo it īpaši, manuprāt, šajās Ziemas Olimpiskajās spēlēs, kas būs vadošie tie sportisti, uz kuriem vislielākā uzmanība, manuprāt, tiks pievērsta ir hokejisti. Jo, manuprāt, no viņiem arī mēs daudz sagaidām, ceram vismaz. Un Kaspars Daugoviņš, protams, ir pieredzes pilnais hokejists, kurš, manuprāt, ir diezgan saprotami, ka izdomāts kā karoga nesējs. Būs ļoti labi, ka viņš nesīs karogu. Viens no Latvijas izlases labākiem spēlētājiem, kapteinis. Jā, pilnīgi noteikti. Kaspars Daugoviņš būs kapteinis Olimpiskajās spēlēs, un tas, ko vēlētos pieminēt. Daugoviņa līgumā, kā viņš pats atklājis intervijā sportacentrs.com, tad viņa līgumā ir iestrādāta opcija līgumu pagarināt, un ja Kasela tiks pacelt uz Vācijas augstāko līgu, tad viņš šo līgumu var pagarināt un kļūt vai nu par komandas treneri, vai spēlētāju gaidāmajā sezonā. Tā būs viņa izvēle, un iespējams jau nākamajā sezonā redzēsim, kas par Daugoviņu jaunā amplua. Iespējams, gan viņš paliks kā spēlētājs, vai varbūt ies uz kādu citu komandu, bet šāda opcija viņam ir. Jā, kas par Daugoviņa klubu runājot, ko es gribu pateikt, kad viņam ļoti labi sanāca tas, ka viņš atrada beidzot klubu. Viņš no sākuma spēlēja Mogo, kur tā pieredze nebija tik laba, manuprāt, lai sagatavotos Olimpiādē. Viņš aizgāja uz Vācijas tādu klubu, kurš, jā, kā teici, nākotnē tiks iespējams augstākajā D-līgā, un tad viņam iespēja ir ar to klubu kopā attīstīties un iegūst to spēles pieredzi arvien lielāku tagad šajā sezonā. Es domāju, ka viņam izdosies tajā klubā vēl labāk sākt spēlēt. Jā, un vēl runājot par Daugoviņu, tad viņš arī šajā pašā intervijā atklāja, ka viņam bija piedāvājums arī no Helsinki Jokerit. Tādu komādu noteikti daudz ir dzirdējuši, un arī šāds piedāvājums Latvijas izlases kapteinim bija. Viņš gan izvēlējās pārstāvēt Kaselu. Būtu forši redzēt, manuprāt, vispār Daugoviņu Jokeritā, bet tikai viena problēma ir tāda, ka viņi ir Mestis līgā. Būtu labāk, ja viņi līgā spēlētu. Cik es dzirdēju, tad gaidāmajā sezonā viņi arī spēlēs Somijas augstākajā līgā. Jā, ir kā tā būšot. Bet viņiem, manuprāt, vēl jāizcīna tā vieta, ne? Tur ir tā iekļūšanas kārta. Jā. Jo pagājušajā sezonā tā bija. Un viņi zaudēja Pelikāniem, es atceros. Es sekoju līdzi. Tā tur izspēlēja, kā viņi tur sauc pareizi. Tagad nepateikšu, bet Jokerit netika līgā. Viņiem bija ļoti tuvu iespēju to izdarīt. Tā tāda maza atkāpa par Helsinki Jokeritiem. Bet labs klubs bija KHL. Jā, tie bija labi laiki. Ejam tālāk, kas par Daugoviņu tēmu un arī Helsinki Jokerit situāciju esam izrunājuši. Ejam tālāk pie nākamās tēmas. Sandis Vilmans beidzot ir gūs pirmos vārdus Nacionālajā hokeja līgā. Un arī Morīs viņam ir veltījis labus vārdus, sākot arī to, ka viņš var spēlēt otrajā maiņā, ko viņš arī darīja vienā no spēlēm, vai pat divās spēlēs. Un jā, Vilmanim turpina uzticēties, tās ir ļoti labas ziņas. Varēs vēl labāk sagatavoties Olimpiskajām spēlēm un rādīt vēl labāku sniegumu Latvijas izlases sastāvā. Jā, Vilmanim pirmais gols bija ļoti labs. Es Floridas Pantērām iepriekšējās visas 4 spēles esmu redzējis, un viņam tā uzticība Vilmanim parādās arvien lielāka. Viņš spēlē kopā ar
ar Meģļus Kačaku arī bijis laukumā, ka viņam ir tā pieredze ar lielajiem tiem Floridas spēlētājiem. Un labi, ka viņš to pirmo golu nevis trāpīja tukšos vārtos, jo citreiz jau arī pirmo golu var trāpīt tukšos vārtos, emptīnetā. Un viņš to pirmo golu riktīgi kārtīgi iemet. Manuprāt, tas ir veikšu viņa kā jaunā hokeista Floridā ļoti labi. Un arī treneris, cik es esmu dzirdējis un intervijās, un ko pa viņu domā, nav tie klišejiskie vārdi, kad viņš ir labs hokejists. Viņš jau tiek pieminēts kā konkrēti kāds darba darītājs, ka viņš kaut ko var labi izdarīt uzbrukumā. Un, manuprāt, tas ir labi, ka piemin jau konkrētus faktus, kur viņš var palīdzēt komandai, nevis ka tikai viņš ir labs spēlētājs. Un redzams ir tas, ka viņš tiek izmantots. Un tas ir ļoti forši un labi. Mums kā līdzstājiem un arī kā viņam hokejistam, kurš, manuprāt, spēlēs ar nākamajos gados tieši tāpatās kā Balīnskis. Viņš to uzticību jau ir iegūs. Un cerams, ka palielinās. Būtu forši, ja viņš arī Stanley Kausu dabūtu ar Floridu, tad vēl labāk būtu. Manuprāt, tas ir iespējams, bet jāskatās, kā tur Floridai viss sakārtosies sezonas turpinājumā. Jo pašlaik, tā, 50/50. Tad ir viena veiksmīga spēle, un otra spēle tāda sliktāka, bet viņiem tur aizsardzību ir problēmas ar dažreiz. Es domāju, pēc Olimpiādas uzlabosies Floridai tā spēle šajā sezonā. Jā, Panthers, kā iet, tā iet. Par Stanley Kausu šobrīd grūti domāt. Panthers Jā, kontekstā vispirms vispār jāiekļūst Stanley Kausa izcīņā. Šobrīd viņi ir ārpus izslēgšanas spēļu zonas. Redzēsim, vai viņi tajā varēs iekļūt, bet tieši par Vilmatu runājot. Viņa spēlē man patīk tas, ka viņš ir ļoti aktīvs spēks spēlē. Viņam vairākās spēlēs ir visvairāk spēka paņēmienu no visiem spēlētājiem. Arī spēlēs, kurās viņš nespēlē tik daudz, viņš ir ļoti aktīvs un viņš izpilda daudz spēka paņēmienus. Tas ir ļoti labi un tas pilnīgi noteikti arī treneriem patīk. tad, kad bija Vārtsargu Kautiņš, Vilmans arī tur bija starp tiem hokeistiem, kas mēģināja izvicināt dūris. Viņš bija borta malā, kur Nedjokovičs gāja virsū aizstāvēt savu komandu. Un tad arī sākās tas Vārtsargu Kautiņš, kā Bobrovski. Viņš bija jāslido pāri visam laukumam. Tagad varam pārcelties nedaudz uz Eiropu un īsi parunāt par Latvijas izlases spēlētājiem, kas ir sākuši spēlēt ļoti labi, ir uzņēmuši ļoti labu ritmu. Baķņam 5 spēļu rezultatīvitātes sērija Somijā, tikmēr Balceram jau 6 spēles pēc kārtas ar rezultatīvitātes punktiem Šveicē. Vēl arī vairāk citu spēlētāju, kas pēdējā laikā spēlē ļoti labi. Un tas pilnīgi noteikti ir ļoti, ļoti labi tieši Olimpisko spēļu kontekstā, jo vairākiem spēlētājiem tieši tagad ir tādi ļoti veiksmīgi nogriežņi. Un Latvijas izlase jau ir sākus gatavoties Olimpiskajām spēlēm. Pāris spēlētāji jau ir uz ledus treniņu nometnē. Oficiālā treniņu nometne gan sāksies pirmdien, bet, kā jau teicu, jau šobrīd tie spēlētāji, kam darba pienākumi ir pauzē, kam šobrīd nav jāpārstāv savas komandas nacionālajos čempionātos, tieši šobrīd jau trenējas ar izlasi. Jā, tieši tā. Un forši jāapsver to, ka Batņam ar Balceru tagad ļoti labs nogrieziens savos klubos. Pa Balceru, manuprāt, man baigi lielais pārsteigums nav, ka viņam ir rezultāti, jo viņš Cirihē, manuprāt, bija to uzticību jau ilgāku laiku atpakaļ iegūs, un viņš tur viens no līderiem komandām, bet arī labi, ka viņam ir sanācis pēc traumas, viņam bija taču trauma, un ka viņš turpina aktīvi spēlēt, un tas, protams, ka palīdz Olimpiādai sagatavoties, un, protams, ka, manuprāt, ka abi šie hokeisti pieminētie Batņi ar Balceru būs viena no galvenajiem spēlētājiem, cerams, un viņi arī izlasē, manuprāt, ir parādījuši to, ka viņi ir vajadzīgi laukumā un svarīgos brīžos var komandai palīdzēt. Visvairāk pozitīvi, mēģinot uzvarēt. Arī tad, kad mēs uzvarējām bronzu, Batņi tur bija tas spēka spēlētājs. Batņi, manuprāt, vairāk ir tāds spēlētājs, kurš var tādos spēka momentos ļoti palīdzēt, aizstāvēt savu komandu. Un tādi spēlētāji, manuprāt, arī ir vajadzīgi izlasēm, kas ir tie spēka hokeisti. Arī kā Balceris būs tas, kurš vairākumā varētu palīdzēt. Labi, ka viņiem pirms Olimpiādas, tagad jau Olimpiāda pavisam tuvu, un viņiem sanāk savos klubos veiksmīgi nospēlēt.
viss kārtībā. Jā, arī otrā okeāna pusē Girgensons ir rezultatīvs pēdējā laikā. Arī ar divām Bļugers arī. rezultatīvām piespēlēm izcēlies vienā spēlē. Nav viņam bieži tās 2 punktu spēles, bet aizvadītajā nedēļā bija. Un arī Bļugers, jā, ļoti rezultatīvs pēdējā laikā. Un kopumā, kā jau es teicu, vairāk spēlētāji sāk tieši šobrīd būt ļoti rezultatīvi, un tas ir ļoti labi. Tagad varam parunāt par Nacionālo hokeja līgu, jeb NHL. Patriks Keins guvis 1375. rezultatīvitātes punktu Nacionālajā hokeja līgā, kļūstot par rezultatīvāko amerikāņu hokeistu NHL vēsturē, pārspējot Maiku Modano. Kas tev sakāms par šo Keina sasniegumu un viņa sniegumu šajā sezonā un vispār? Nu, manuprāt, Patriks Keins ir tāds ļoti labs spēlētājs visu laiku bijis, un viņš ar Chicago Blackhawks ir parādījis to savu visu meistarību, un tas ir viens no talantiem NHL, ka noteikti mani nepārsteidz. Labi, ka viņam ir sanācis šo izdarīt. Vienīgais, kas, manuprāt, būtu labāk, ja viņš būtu labākā komandā, tad varbūt tas izsītos vēl labāk. Tādā komandā, kas varbūt par Stanley Kausu tuvu cīnās. Tagad viņš ir Detroitā. Detroitā arī viss, protams, iespējams ir kaut kad beidzot uzvarēt, varbūt drīzumā. Bet, jā, kopumā labas domas par šo. Forši, ka viņam to sanāca izdarīt, un viņš palīdz Detroitai noteikti uzbrukumā tos momentus veidot, un viens no tiem atslēgas spēlētājiem, kas ir, kad viņš parādījās Detroitas Red Wings komandā. Kad cerams arī, kad Edvardam Traumakam kaut kad sanāks varbūt ar Patriku Keinu kopā uzspēlēt, jo Traumaks jau arī tur tuvu ir Detroitas Red Wings sastāvam. Par to noteikti arī kaut kad vajadzētu parunāt par Edvardu Traumaku Detroitā. Jā, cerēsim, ka Traumakam tur izdosies nonākt, bet jau iepriekšējā nedēļā izrunājām viņu situāciju, ka tur grūti būs tikt NHL. Bet runājot tieši par Keinu, jā, viņš pilnīgi noteikti ir ļoti labs, ļoti rezultatīvs spēlētājs, viens no neapšābām labākajiem amerikāņiem NHL vēsturē, labākajiem amerikāņiem šīs valsts vēsturē. Un viņš arī ļoti palīdz Detroitai. Detroit šobrīd atrodas ļoti labā pozīcijā. Tieši turnīra tabulā varētu arī iekļūt izslēgšanas spēlēs. Un jā, šai komandai šobrīd ļoti labi klājas. Vēl runājot par Latvijas hokeistiem, kas spēlēs Olimpiskajās spēlēs, tad Alberts Šmits ir, viņam tiek prognozēta 4. vieta gaidāmajā draftā pēc Elite Prospects jaunākajām prognozēm. Izlaiduši savu jaunāko rangu ir Elite Prospects, un, kā jūs minēju, viņš šobrīd šajā rangā ir 4. vietā aiz Gavina Makēnas, Ivana Stenberga un Verhefa. Redzēsim, manuprāt, viņu varētu draftēt augstāk par Verhefu, kaut vai tikai tāpēc, ka viņš spēlē jau pieaugušo hokejā, un Olimpiskajās spēlēs viņš arī sevi varēs labi parādīt, un es domāju, ka viņš arī varētu pilnīgi noteikti tikt draftēts vēl augstāk nekā 4. vietā. Priekšā tam pašam Verhefam viņš pilnīgi noteikti varētu būt. Verhefs, protams, ļoti labs spēlētājs, bet viņš nespēlē pieaugušo līmenī, un viņam tā pārēja uz NHL varētu nākt grūtāk un lēnāk nekā Šmitam. Jā, kā domā, vai Olimpiāda, kā nospēlēs Šmits, var pamainīt visu to draftu izvēli beigās? Es domāju, ka pilnīgi noteikti var, un arī es domāju, ka pamainīs. Ja viņš spēlēs ļoti labi arī pret lielu valstīm, pret to pašu Kanādu, ASV un citām lielu valstīm, tad viņu draftēs augstāk. Arī par 4. vietu es domāju, ka viņu varētu draftēt augstāk, jo, ja tu vari jau šajā vecumā spēlēt ļoti labi pret pasaulē labākiem hokeistiem, tad kāpēc vai nevarētu spēlēt NHL? Un es domāju, ka, ja viņš labi sevi parādīs Olimpiādē, tad viņu draftēs ļoti augstu. Varbūt pat, kā jūs minējāt, 1. trīniekā. Jā, cerēsim, ka tāds būs, un es tieši tāpat domāju. Kad Olimpiādas, domāju, ļoti daudz spēlētājiem var ietekmēt tālāko
nākotni NHL karjerā. Nu, vairāk runājot par tiem, kuri varbūt nav nostabilizējušies NHL, ka viens no tiem noteikti ir Alberts Šmits. Un arī, es domāju, arī Sandrs Vilmans ir starp tiem hokejistiem, kurš ir iegūs jau uzticību Floridā, bet Olimpiāda viņam var nākt pa labi, jo viņš Olimpiādē tur, piemēram, pret ASV iemetīs tur labu golu. Es domāju, ka tas būtu pluss Floridas Panthers trenerim blociņā, Sandram Vilmanim. Cerēsim uz to labāko, ka Latvijai sanāks parādīt pretiniekiem, ka mēs varam uzvarēt. Jā, pilnīgi noteikti, bet par Vilmanu es tev īsti nepiekritīšu. Jo Morijs jau ir pārliecinājies par Vilmaņa kvalitātēm, arī paslavējis viņu. Es īsti nedomāju, ka labs sniegums Olimpiādai kaut ko mainīs viņa uzskatos. Tāpēc, ka tas, ko viņš dara Floridā, viņš rāda ļoti labu sniegumu, un Morijs to redz dienā, kā viņš strādā treniņos, kāda viņam ir attieksme, viņš to visu redz ikdienā. Un Olimpiādas dēļ es domāju, ka diez vai kaut ko mainīs tieši Vilmaņa sakarā. Nu, jā, es domāju, sliktākā ziņā, ka nekas jau sliktāks nepaliks, bet vienkārši domāju, varbūt labāk kaut kas, varbūt kaut ko jaunu varbūt ieraudzīs. Es domāju, pēc tā NHL, skatoties, kā tur visu vērtē, tad viņi tur daudz visu kaut ko var pamainīt, tie treneri. Bet, nu, Sandrs Vilmans, domāju, ka jau nostabilizējies ar sākumā, tā kā par Sandru Vilmanu vismazāk vajag uztraukties, viņam viss tur būs kārtībā. Es domāju, es esmu noticējis, līdzekļi noticējuši, un galvenais, ka treneris ir noticējuši viņam. Tas pirmais gals visu pastiprināja to pārliecību ar viņa situāciju Floridā. Jā, Vilmans šobrīd rāda ļoti labu sniegumu, un cerēsim, ka viņš noturēsies sastāvā vēl ilgu laiku. Un tagad varam pievērsties aizvadītajā nedēļā notikušajiem maiņu darījumiem. Divi darījumi, kuros iesaistīta ir Ņujorkas Islanders komanda. Vienā no tiem Kārsons Sūsīs no Islanders ir pārcēlies uz Rangers komandu. Tālu nebūs jāpārceļas viņam, tā pati pilsēta, cita komanda, un kas jāpiemina, tad tas ir pirmais Rangers un Islanders maiņas darījums pēc ilgāka laika, un otrais kopš 1972. gada, tāpēc šīs divas komandas ļoti reti veic savstarpējos maiņas darījumus. Un, ko vēl nepieminēja, tad pretējā virzienā ir sūtīta 2026. gada trešās kārtas drafta izvēle. Kas tev sakāms par šo maiņas darījumu? Jā, interesanti tas, ka iesaistīti abi divi Ņujorkas klubi, kuriem ir tādas interesantas dueļi savā starpā vienmēr bijuši, jo abas Ņujorkas komandas, un visbiežāk viņas ir vienlīdzīgā līmenī. Arī iesaistīt beidzot Ņujorkas Rangers kādā maiņas darījumā. Viņiem tas ir vajadzīgs noteikti dabūt kaut kādu papildinājumu, skatoties šo sezonu. Jā, viņi sāk laikam Ņujorkas Rangeri sāk beidzot uzlabot savu klubu. Un es domāju, drīzumā būs tas trade deadline, kad būs vairāk tie maiņas darījumi, kad cerams, ka abām divām Ņujorkas komandām būs kaut kāda labāka papildinājuma, jo Ņujorkas Islanderiem iet labāk nekā Ņujorkai, bet es domāju, ir kur uzlabot. Katrs, manuprāt, iegūtais jaunais spēlētājs šajos abos klubos ļoti labi var palīdzēt klubiem to sezonu uzlabot. Nu, nezinu, vai par Stanley Kausa uzvarēšanu var runāt, bet par playoffiem noteikti. Nu, Rangers tur grūti kaut ko uzlabot, viņi ir dziļi, bet Rangeriem nav iespējams, nē. Islanderiem lielākie iespējami, bet arī jāpacenšas. Jā. Nārīns par viņu iepriekšējā nedēļā runājām. Viņš varētu tikt aizvainīts šīs sezonas gaitā, un ja nē, tad viņš pamatīs klubu kā brīvais aģents jau vasarā. Un, kuru klubu viņš tika prognozēts, ka ies aizmirst tikko? Es dzirdēju par baumām, ka viņš varētu doties uz San Jose. Jā, to pašu video es redzēju. Būtu interesanti viņu redzēt San Jose. Viņš tur kaut ko būtu uzlabot. Bet tas nebūtu slikti, pilnīgi noteikti. Tas būtu ļoti labs darījums abām pusēm. San Jose šobrīd iet uz augšu, viņiem ir sava brīnī, viņiem ir Šmits. Jā. Šmits ne, bet Vils Smits. Varbūt arī Alberts Šmits nonāks, to redzēsim, bet pagaidām viņiem ir Smits tikai. Un šie ir tie divi spēlētāji, uz kuriem balstās tā komanda. Rezultatīvākie spēlētāji komandā. Sev brīnī pārliecinoši rezultatīvākais.
divreiz vairāk punktu nekā otriem rezultatīvākiem spēlētājiem. Un Panārins, ja viņš pievienosies Sanfasē, nu tad tā komanda būs top komanda. Viņam Paliks šobrīd spēlē karstāka diezgan un būs labi. uz viņa vēl labāk. Jā, Viņam šobrīd ir tuvu tai poļu zonai, un ar Panārinu viņi būtu tāda tiešām nopietna komanda. Varbūt uzreiz par Stanley kausu viņi necīnītos, bet katrā ziņā viņi uzreiz būtu komanda, ar kuru jārēķinās ik katrai komandai, jo viņi varētu pārspēt jebkuru, manuprāt, ar Panārinu sastāvā. jā, tieši tā piekrīt. Un arī tajā spēlē, kur bija tas vārds ar kautiņš, kur spēlēja Florida pret Sanfasē. Tajā spēlē jau arī vienīgā labā situācija, kur Florida izcēlās, bija tas kautiņš. Tā kopumā spēlē uzvarēja Sanfasē. Tagad pierādās tas, ka tām spēcīgajām komandām ir jārēķinās ar Sanfasē spēli. Um, Viņi ir sarežģīti pretinieki, manuprāt, jebkurai komandai, pat arī Colorado. Nav viegli spēlēt pret Sanfasē. Jā, Viņi un ir iedomājies, kāds spēcīgi. būtu, ja tur būtu Panārins. Nu, vairākumā noteikti, ka viņš tur bombardētu pretinieku aizsardzību. Un, jā, viņiem ir jau vairāki spēlētāji Sanfasē, kas ir līderi un māk labi saspēlēties. Un Panārins, domāju, visu uzlabot vēl labāk. Jā, pilnīgi noteikti. Otrs maiņas darījums. Maksims Ciplokovs uz Ņūdžersiju pārcēlies, kamēr pretējā virzienā devies Ondržais Pavāts. Un 2026. gada trešās kārtas drafta izvēle un nākamā gada drafta sestās kārtas izvēle. Kas tev sakāms par šo maiņas darījumu? Kā tu šo vērtētu, kura puse ir ieguvusi vairāk? Es domāju, ka puse, kas iegūs arī visvairāk, ir tur, kur ir Andrzejs Palacs iesaistīts, jo viņš ir ļoti labs čehu līderis. Nosauc vēlreiz, uz kurieni viņš tiks aizmainīts. Pavāts uz New York Islanders un Ciplokovs uz Devils. Es domāju, ka New York Islanders lielākie ieguvēji, manuprāt, pēc manām domām. Jā, New York vēl vienu papildinājumu dabūjusi, kad Palads, domāju, ļoti labs papildinājums. Viņš Čehijā ar, kad Čehija izlasē, kad viņam ir iespēja doties un pārstāvēt savu izlasi, tad viņš ir viens no tiem līderiem, viens no tiem NHL spēlētājiem, kas palīdz laukumā savu meistarību. Manuprāt, New York lielākie ieguvēji. Jā, es tev pilnībā piekrītu. Pavāts ir ļoti meistarīgs hokejs, ļoti labs. Šī sezona gan viņiem ir pagalam neizdosies, ļoti maz rezultatīva. Ja nemaldos, viņiem tikai kādi 10 punkti ir. Un Jā. pēdējā sezonas arī viņam nav bijušas pārāk veiksmīgas. Varbūt šī komandas maiņa viņam ļoti palīdzēs. Katrā ziņā lielākais viņa mīnus Ņūdžersijā bija viņa alga - 6 miljoni gadā. Un, Daudz, normāla alga. ja skatāmies viņa sniegumu, tad tas īsti neatbilst šai te algai. Bet pilnīgi noteikti, kā jūs teicat, viņš var daudz dot. Divkārtējais Stanley Kausa čempions Kanakā ar Tampa Bay. Un jāpiemina arī tas, ka Cipolkovam arī šī sezona nav pārāk laba. Viņam gan alga nav ne tuvu tāda kā Pavātam, bet viņam arī tā sezona nav pārāk izdevusies salīdzinot ar iepriekšējo. Bet katrā ziņā es tev pilnībā piekrītu par to, ka Islanders šajā maiņas darījumā ir ieguvēji. Ne tikai Pavāti ieguvuši, bet arī divas drafta izvēles. Un, Manuprāt, vispār kopumā, kad iegūst drafta izvēles kādu komandu, tad tas ir labi, jo tie spēlētāji, kur tiks draftēti, un drafta izvēles var būt ļoti liela palīga komandai beigās nākotnē. Tas arī pozitīvi, manuprāt, tam klubam nāk klāt. jā, un lai gan šķiet, kas tad tur sestās kārtas izvēle, bet arī šajā kārtā var draftēt kādu meistarīgu spēlētāju, no kura daudz negaida. Tas pats Henriks Zetterbergs savulaik tika draftēts 7. kārtā, un kāds hokejs viņš bija. Tāpēc nevajag nenovērtēt par zemu arī šo te sestās kārtas drafta izvēli, jo arī ar šādu drafta piku var dabūt kādu ļoti, ļoti meistarīgu spēlētāju. Tieši tā.
Un runājot par NHL, janvārī tika gūti 30 hat-triki. 30. Nevienā citā mēnesī NHL vēsturē nav gūti tik daudz hat-triki. Tas, manuprāt, ir ļoti interesanti. Jauns gads, un visi spēlētāji pēkšņi sākuši mest pa 3 vārtiem spēlē. 30 Ja hat-triki. mēs, Tas ir ļoti daudz vienā mēnesī. tas tiešām ir daudz, un mēs pagājušajā podkāstā atceros, kad bija viens skatītāja jautājums, kur runājām par vārdsargiem un ka viņi vairāk ielaiž. Tad šis rādītājs, ko tikko nosaucu, apstiprina to, ka tas NHL uzbrucēju līmenis ir paaugstinājies un palicis labāks. Tā kā tiešām iespaidīga statistika, ko tikko nosaucu. Un tas padara, manuprāt, NHL noteikti 100% interesantāk, un faniem ir tiešām interesantāk izbaudīt tos NHL mačus. Tā kā tas ļoti labi. Nedaudz jau pieauguši, ne tikai uzbrucēji, bet arī aizsargi ir kļuvuši Jā, jā, meistarīgāk, jā. vairāk aizsargu arī starp tiem, kas guvuši hat-triku. Tas pats Matijas Ekholms. Daudz negaidīja to, ka viņš varētu kādā spēlē iemest 3 vārdus, bet viņš to izdarīja. Tas ir interesanti, un jā, mēs jau iepriekšējā raidījumā, kā jau teicu, runājām par to, ka pēdējā laikā tiek gūti vairāk vārti NHL, un tas ir tikai pozitīvi gan priekš faniem, gan priekš spēlētājiem. Priekš vārdsargiem varbūt ne, bet priekš laukuma spēlētājiem pilnīgi noteikti, jā. Vārdsargiem varbūt pozitīvi varētu nākt tas, kad viņi vairāk uzzinās tās vietas, kuras vajag uzlabot, tos vārtu stūrus, kur vairāk vajag uztrenēt, atsargāt. Varbūt tādā ziņā nāk pa labu. Vismaz cik dzirdēts no vārdsargiem kādās intervijās. Varbūt tā kopumā vārdsargiem sliktāk ir, ja uzbrucēji un aizsargi met iekšā vairāk gols. Jā, varam pievērsties nākamajai tēmai, kurai nedaudz pieskārāmies jau iepriekšējā reizē. Rodrigo Abola trauma. Protams, Olimpiskajā spēlēt viņš nevarēs, bet viņš varētu atgriezties jau šajā sezonā. Viņš varētu uzspēlēt kādā no pēdējām regulārās sezonas spēlēm. Tāpēc gaidām viņa atgriešanos. Cerams, ka viņiem varbūt izdosies to traumu ātrāk savest kārtībā un viņam izdosies ātrāk atgriezties sastāvā. Jo manuprāt, nav izslēgts tas, ka Filadelfija varbūt var pacīnīties pēc olimpiādas un tikt play-offos. Kad viņš, es domāju, 4. maijā mierīgi varētu uzspēlēt pat play-offos pirmajā kārtā. Un sīkāk par to traumu, ko pagājušajā epizodē aizmirsu pastāstīt, tad izskatījās ļoti, ļoti traki. Tur tā epizode ļoti neīstajā laikā viņš apakaļ krītot to kāju, tur izlocēja ārā un ļoti nepatīkami skatīties. Bija tieši uz to potīti, kur viss izgriezās. Izskatījās daudz nepatīkamāk nekā izrādās patiesībā ir, ka tas ir labi, ka nav tik traki, jo vismaz man tajā momentā skatoties, kad tā trauma notika, es pat to spēli ieslēdzu, lai redzētu, kā Rodrigo Abols iespējams iemestu golu. Bet, kad viņš tur izlocīja to potīti, tad izskatījās, ka viņi vispār tur salūzus un ļoti, ļoti nepatīkami. Bet viss ir labāk nekā izskatījās, ka tas ir ļoti labi. Jā, šādu savainojumu var arī beigt kādu spēlētāju karjeru, tāpēc Visam noteikti. tā. Tagad varam pievērsties skatītāju jautājumiem. Emīls mums aicināja nosaukt labāko iespējamo sešnieku no visām izlasēm Olimpiskajās spēlēs, respektīvi labāko iespējamo starta sastāvu ar 3 uzbrucējiem, 2 aizsargiem un 1 vārdsargu. Es tev ļaušu pirmajam nosaukt savu sešnieku. Ok, to lietās tu nosaukšu, un pirms es nosaucu, pateikšu to, ka manā tajā sešniekā būs izmantotas 2 izlases - Latvijas un ASV. Tātad vārtos es lieku Artūru Šilovu. NHL viņš ir parādījis tajā līmenī, ka viņš labi spēlē, tad viņam viss ļoti labi sanāk. Uzbrukumā es lieku Meķus Kačaku un Breidiju Kačaku, abus 2 brāļus. Manuprāt, viņi būtu ļoti labi uzbrukumā. Un viņiem klāt es lieku Zemgus Girgensonu. Aizsardzībā es izdomāju, ka es gribu redzēt Uvi Balinski. Arī latviešu spēlētājs, un
tagad arī skatoties Floridas spēles, kuras skatījos šajā nedēļā. Viņš sāca spēlēt vairākumā pirmajā maiņā, un tā kā viņš tur met, citreiz izstāsta, ka viņš ir uzbrucējs nemaz aizsargs, un pagājušajā sezonā viņš arī uzbrukumā spēlē. Jā, es izdomāju likt Balinski, un otro aizsargu, ko es lieku, ir Kels Makārs, viņš no Kanādas ir ļoti meistarīgs spēlētājs. Colorado Avalanche ir viens no rezultātīvākajiem aizsargiem šajā sezonā pēc statistikas rādītājiem visā līgā. Jā, šāds ir mans sešnieks. Ja rezerves vārdsargs ir vajadzīgs, tad es nezinu, kur es liktu. Domāju, varētu ielikt Jeremiju Sveimanu, es labprāt paņemtu kā rezerves vārdsargu, ja būtu jāņem rezerves vārdsargs. Ka šāds ir mans sešnieks. Man liekas, ka interesants. Kā tev liekas? Kā tu domā? Diezgan interesants, jā. Interesants izvēles. Un tagad es nosaukšu savu. Tātad uzbrucēji Balcers, Bļugers un Girgensons. Te bez jautājumiem, labākie uzbrucēji olimpiskajās spēlēs, kādus mēs redzēsim, aizsargi. Uvis Bolinskis un Kristians Rubīns un vārtos Elvis Meržģikins. Bet, ja mēs skatāmies arī uz pārējām izlasēm un neskaitām Latvijas izlasi, tomēr jādod iespēja jāiekļaut sastāvā arī kādi citu izlašu pārstāvji, bet šeit tas nav iespējams. Nav neviens tik meistarīgs kā mūsu spēlētāji. Tad uzbrucēji, kurus iekļautu šajā sešniekā, sev brīnīja Makdeids un Makinons. 3 lieliski kanādiešu uzbrucēji. Sakarā ar savu brīnību svārstījos starp viņu un Dēvidu Pastrņāku, bet tomēr nosveicos par labu savu brīnību, jo tas ir kosmos, ko viņš dara šobrīd San Jose. Kā jau minēju iepriekš, šajā raidījumā viņam ir 2 reizes vairāk rezultatīvitātes punktu nekā 2. vietā esošajam rezultatīvāko spēlētāju sarakstā Sharks komandā. Tas ir vienkārši kosmos, ko viņš dara, arī labs liederības koeficients. Un viņš tiešām ir ļoti meistarīgs spēlētājs, kurš ir veicis milzīgi izrāvienu šajā sezonā. Aizsargi Kvins Hjūs un Keils Makārs. Šeit es domāju, ka jautājumu nav. Viens ir līderis Amerikas izlasē, otrs Kanādas izlasē. Un šie ir 2 ļoti labi un ļoti rezultatīvi aizsargi. Un vārdsargs Konors Jaubaks. Ļoti labi spēlē kopumā, tad, kad tas ir vajadzīgs, izlasē. Izslēgšanas spēlēs viņam gan īsti neiet, bet tieši tad regulārajā sezonā viņš ir lielisks vārdsargs. Šī sezona viņam īsti nav izdevusies, bet kopumā ļoti labs vārdsargs. Un šādi izskatās mūsu sastāvs. Kas tev sakāms par manu sešnieku? Ļoti laba izvēle tev bija. Un tad, kad tu pieminēji Konoru Makdeividu, Neitanu Makinonu, tad es atceros, ka tad, kad es domāju šo sešnieku savējo, tad es arī ilgi nevarēju izdomāt, vai likt Konoru Makdeividu, jo tas būtu tāds, manuprāt, diezgan tāds biežs sastāvs. Un tad es izdomāju, ka es ielikšu Neķus Kačāka, Breidī Kačāka, jo pēdējā nogriezienī, kas NHL tagad ir, šie abi spēlētāji man ļoti iepatikušies, kā viņi spēlē. Neķus Kačāks mans favorīts spēlētājs Floridā, un Breidijs ir arī ļoti labs kapteinis Otavā. Ļoti labi arī tavs sastāvs, ko tikko izveidoja, ka man patika. Jā, tālāk pie nākamā jautājuma. Ārons Vītoļņš uzdeva jautājumu par to, kāds ir Latvijas izredzes Olimpiskajās spēlēs hokejā. Manuprāt, pilnīgi noteikti varam pacīnīties par ceturtdaļfinālu. Sastāvs ir labs. Diemžēl bez ābola, bet joprojām es domāju, ka par ceturtdaļfinālu mēs varam pacīnīties. Grupa ir diezgan parocīga. Cik tā var būt parocīga? Olimpiskajās spēlēs ir 12 komandām. Dānija, Vācija. Tās ir izlases, kuras mēs varam uzvarēt. Protams, neies viegli, bet es domāju, ka mēs varam. Jā, manuprāt, mēs varētu varbūt noķert ASV hokejistus uz to, ka viņi varbūt uz pirmo spēli parasti tās Ziemeļamerikas komandas nav sagatavojušās, tik varbūt labi būtu viņi miegaini iztīsies, un varbūt mēs viņus varam pārsteigt, ka uz to vismaz man ir cerība, ka
mums, manuprāt, ir iespēja tikt ceturtdaļfinālā. Tas būtu pats augstākais sasniegums, tā prognozējot pirms sācies turnīrs. Bet cerams, ko es sagaidu no Latvijas izlases, kad sāksies olimpiāda, mēs varbūt parādīsim kaut ko tik ļoti labu, kad mēs varam tikt tālāk pa ceturtdaļfinālu. Tas būtu ļoti forši. Cerams, ka mēs pārsteigsim, jo man ir tāds sajūta, ka mēs varam kaut ko tiešām labu izdarīt. Jo visi spēlētāji, klausoties intervijas, kuras tagad ir bijušas televīzijā, visi spēlētāji ir ļoti pozitīvi noskaņot uz to, nevis nospēlēt vienkārši turnīru, tās parastās grupas spēles un braukt atpakaļ saviem klubiem, bet palikt tur ilgāk. Un ilgāk nekā mēs varbūt tagad prognozējam, ka ilgāk par ceturtdaļfinālu, manuprāt, plāno pat palikt. Ka viss ir iespējams, jo hokejs ir ļoti ātrs sporta veids, un kā esam runājuši, ka traumas ir iespējams jebkādos momentos, un tas nav izslēgts olimpiādē. Es domāju, arī traumu faktors un viss kopumā varētu padarīt olimpiādi interesantu un kaut kur Latvijai palīdzēt. Es domāju, ka būs forši un izbaudīsim mēs visi kopumā to olimpiādu. Ar nepacietību gaidu. Jā, pilnīgi noteikti olimpiādas ļoti gaidu. Un Latvijas izlase, kā jau tu minēji, un kā arī es minēju, var pacīnīties par labiem sasniegumiem ar šo sastāvu. Un Olimpiskās spēles tuvojas, jau pavisam drīz redzēsim labākos hokeistus vienviet. Aptuveni 2 nedēļas atlikušas līdz Olimpisko spēļu sākumam, gaidu ar nepacietību. Tas būs kaut kas iespaidīgs. Labākie spēlētāji beidzot vienviet. Nu, vairākām izlasēm pagājušajā gadā bija 4 nāciju turnīrs, bet tajā bija tikai 4 izlases, kā arī pasaka priekšā turnīra nosaukums. Un tas īsti nebija tas pats. Bet pilnīgi noteikti Olimpiskās spēles jau drīz. Arī Olimpisko spēļu laikā pilnīgi noteikti būs mūsu podkāstu epizodes vairākas tieši Olimpisko spēļu tematikā. Daudz runāsim par Olimpiskajām spēlēm. Un vēlos pateikties paldies. Vēlos pateikt paldies visiem, kas atbalsta mūsu podkāstu. Pilnīgi Jā, noteikti arī no turpināsim. manis paldies visiem klausītājiem. Tiešām ļoti novērtēju to, ka patīk klausīties un ir cilvēki, kas noklausās līdz beigām. Manuprāt, ļoti forši. Kad interesē viedoklis, ko mēs sakam šajā podkāstā 40 minūšu garumā. Jā, un bija arī vairāk interesanti jautājumi. Uz visiem, diemžēl, nevarējām atbildēt šajā epizodē, bet nākamajās epizodēs centīsimies to izdarīt. Un šī epizode bija Beigusies. laba. Parunājām par vairākām Jā, tēmām, un tiekamies nākamnedēļ. Atā! jā. Čau visiem. Jauks brīvdienas.